brīdī visiem, kas tikko pievienojušies, nekas iesildīsties pa ceļam, pavisam drīz jau starts. Jūs klausīsieties 14 minūtes dažādas garlaicīgas lietas. Šīs nav sacensības, šis ir gājiens. 136 km sagaidīs, Kolks Raksjos gaidīs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Nu tā, visi ritms, jā. Jā, skriet, atriem aizskrēja, skrējējiem līdzi. Kilometri, pirmā pauzīte, ierijām aizītes, cilvēki vēl joprojām iet garām. Esam aptuveni Kauguros. Silti, ļoti silti. – 15 kilometri, 3 stundās. Esam pēc otrās pauzes. Tur atvēsinājāmies ēniņā. Reku tur spīcītē mums ir ragaciems. Tur plānā ir atjaunot ūdens rezervi un viens sapņo pēc saldējuma. Ragaciems. Ir saldējumi. Mēs esam ragaciemā dabūjuši saldējumus, ūdeni un lovu. Ar gaļu. Kuru, diemžēl, būs jādara ar izdomu. Mani pēcāja dīkarte. Rīmīkarte. Blankskarte. Jā. Tā ir. Miljonus mantas, darotas nav. Tāpēc, lai ņemt, jā. Ībļi. 33 minūšu pauze. Apēdām ragaciemā iepirkto ploviņu. Nu, un dodamies tālāk uz nometni. Uzvilktas ir ātruma brilles. Manas ātruma brilles. Es būšu ātras kā leopards. Jā. Nu, lūk, ceļojam tālāk. Liekas, ka diezgan daudz ir noiets, bet ir 24 kilometri. Vēl ir vismaz 20, es teikšu, ka droši 21 līdz nometnei. Es jau rēķinu 50 tālāk, man neinteresē. Un pēc tiem 21 ir vēl 30 līdz mūsu naktsmītnei. Ja nebūtu bijušas pēdējās, laikam, pēdējā. Nu jā, mums sanāca, ka 15 minūtes veikalā un pusstundu ēdām plovu. Tā kā, tad es sākumā baigi rēķināju, ka varētu būt 9, ne, 7, jā. Nu tad drīzāk uz 8 mēs varētu būt pirmajā nometnē. Nu redzēs, pašlaik vismaz esmu uzēduši, uzdzērām enerģijas dzērienu. Vienai diezgan labi viņš gāja iekšā. Jā. Un kofīns. Ierijām arī man sāls tableti ar visādām labumiņiem. Tad jau aizskriesim. Tuvojamies upē. Bet es aizmirsu izstāstīt to, ka kā mēs ēdām to plovu.
man liekas, piebildu to, ka mums nav karošu. Bet kā tad mēs apēdām to plovu? Mēs jau nevaram kā suņi izlaidīt bļodu ar plovu. Sākumā es mēģināju plastikāta plēvīti uzlikt, bet to visu es uzgāzu sev virsū. Un tad Liene, MacGyvers, paņēma kartonu iepakojumu un pārveidoja šķipelē. Un tā nu mēs izšķipelējām plovu no paciņas mutē. Tā īstenībā sanāca ātrāk nekā ar karotu. Tas bija svarīgi. Viņš ir kustās, bet nav tikrāk, viņš ir liels. Paldies, Jā, lūdzu. Ko darām, vēl atpūšamies? Ejam vēl, un tad atpūšamies. Es aizsūtīšu runai pa tablienu. Jā. Tikāmies. Jā. Jā. Un viņš nav tāļš. Tad ir tikai pietasties grūti. Es principā galvu izmazgāju. Nu, jā. Tālūk, 7 vēl kilometri. Atsvaidzinoša sajūta no mūsu mīļākās upes ar nosaukumu Lieņupe? Jā. Kaut kāda tāda, jā. Jāsarai 7 kilometri. Man bišķi augšstilbi stīvi palika. Nekas līdz iekustēsies, un pēc stundas un 10 minūtēm būsim pirmajā nometnē. Kādas sajūtas, kādu puskilometru no nometnes. Ko? Jo, ēst varētu. Nevar būt! Nevar būt! Pirmais checkpoints lielākais. Bet priekšā vēl grūtākais. Ui! Ir jāiet. Jūs pacels metru virs zemes un ļaus vieglāk palīdz. Sveiki, sveiki. Diezgan labi. Tu kaut kā uz Anguri jūs ceļu sabojājāt. Tur sākumā bija baiga labi. Es saku uz Anguri. Transportā daudz somas, Paldies. ir joprojām atrast kādu cepurīti, vēl šis un tas lai. Ir gandrīz 9:00, ejam prom no nometnes. Nometnē bijām droši vien vairāk kā stundu. Un 9 vakarā un jāiet ir 30 kilometri. Romantiskas pastaigas mežā. Un atstājam naksnīgo Anguri. Un dodamies dziļi mežā. Te vienmēr mēs esam nākuši, un Liena te 3 vēl papildus reizes gājuši, un te vienmēr ejam pa gaismu. Beidzot gaismiņas ir ieslēgtas. Cool! 15 minūšu pauze. Savācām mantiņas, sadzērāmies. Un soļojam tālāk. Vēl, tad droši vien kaut kādi 23 kilometri. Liena bēdīga? Ko darīt? Ir jāiet. Tuls no operācija mūsu mājiņā privātajā. Mazie pirkstiņi tiek upurēti. Nu, lūk. Bērstciems, mūsu jaukā mājiņa.
Sadūrām sev tulzniņas, dzeram želejas un vēl kādi 15 kilometri. – 67 kilometri. Pēc mūsu aprēķiniem aptuveni vēl 10 kilometriem vajadzētu būt. Ir 1:30 naktī, tātad visticamākais, ka mēs varētu būt pirms 4. Šī bāka nozīmē tikai vienu. Mēs esam Mērsragā. Un tas laiks ir pienācis vēl 2,5 kilometri līdz Mērsraga bākai. Es nevarētu tuvāk pielikt. Paldies! Varam tur piemesties pie zaķamojušas. Kaut ko. Lai labi iet. Tur viss ir viens, jā, mēs varam tur varbūt piemesties pie stūrīša. Ūdens sistēmas pildīšanā. Rīts Mērsragā. Jau vēls rīts. Gatavojamies, ēdam desas un našķus un dosimies ceļā līdz Rojai. Sajūtas tā fiziski muskuļos ļoti labas, kā tev, Liena. Bet vakardienas labā pēda, tā būs šodien jāmenedžē, jo, Tuluzna man tur labā apakšā ir. Un Lienai jāgriež nos būs mazais pirkstiņš. Un mēs turpinām. Tik mēs sanāk 4 stundas pagulējām. Pagulējām 3 stundas. Kaut kā ilgāk pagulēt nevarēja. Uzēdām, padzērām. Un tagad lēnā garā uz Roju. – 89 kilometri mums ir noieti. Jātaisa pauze. Kas? Šodien 12. Jā, rekurais koku atpūtīsimies ēniņā. Ideāli vai nožēlojumi te ir? Tuvojamies Gaļa mājai. Laikam, tā raga jābūt. Dzēsējam kājas vēlreiz jūrā. Liena silda armijas pakas. Paēdīsim vēl 10 km līdz Rojai. Tur meklēsim pārtikas veikalu, kebabu un jau nometni, lai var labi izgulēties.
Viena 100 kilometrus mēs esam nogājuši. Esam klāt! Urā! Šīs dienas 30 kilometri ļoti mierīgā solī ar lielām sulīgām atpūtām. Ja kādien nebūtu tā apgrūtināts ķermenis, tad šodien vispār būtu tā pasaka. Jā, labāk nekā vakar. Diezgan daudz jāatnāk, jā. Mūsu naktsmājas blakus lielajam sēņu kaudzei. Cilvēki vingro. Cilvēki remontē kājas. Soļanka. Un uzkodus. Rīts. Vēl jānoiet nieki, 32 kilometri. Sveiki. Jā. Auzu pārslas, kafija un daudz ēdienas līdzi. Visu labu! Īsi izstāstīt. Vakar ieradāmies 8. Pirms 8, pus 8. Rīktīgi sarījāmies Soļanku. Tā, ka vienkārši pārpildīts Soļanku. Kaut ko vēl mēs tur uzkodām. Bet pa lielam droši vien nepārspīlējot 1,5 litru Soļanku. Daudz ēstoši neapēd. Jā. Bet es apēdu tik daudz Soļanku, ka man par šorīt ēst negribās. Tā nu mēs piecēlāmies 4:40. Aizgājām gulēt mēs 9, bišķīt pēc 9. Kamēr tur izgrozījāmies, pagrozījāmies. Tad nākamajā momentā es domāju, sāku jau līt, un es domāju, ka tas ir pēc minūtēm 30. Bet nē, izrādās bija jau 4:45 no rītiem, un sāku smidzināt. Un tā es sapratu, ka ir 2 varianti. Vai nu Liena teikšu, es guļu teltī un gaidu Elīzu. Vai kad ir jātaisās un jāiet. Nu, tomēr otrais variants. Kā gan viņa uzreiz teica, ka viņa nekur negrib iet. Es gribēju počuši, man bija saldākais miedziņš. 5 minūtes pirms modinātāju. Kāds saldākais? Nu, tā nu šodien ir dotas 11 stundas, lai noietu. Es saku, ka noiesim 9. Gandrīz 4 esam nogājuši. Esam nogājuši gandrīz 4 kilometrus, taisīsim. Tad pēc 11 kilometriem ar pusi ir upe. Jā. Iesim. Priekšā ļoti daudz cilvēki. Un tādā ļoti blīvi, ļoti daudz cilvēki. Bet jūs zināt, ka tur priekšā ir Zviedrija. Tur nav siltāks.
esam tikuši līdz upei pirmajai. Šodien tā ir pirmā. Un vēl ir Melnsalu upe. Laiks atsvaidzināt kājas. Jau upās piespies. Es gaidu, ka tu kūleni uzmetīsi. Vēl te kaut kāds zibens novedēsies. Asinis atgriežas galvā. Mums kādi droši vien 4-5 kilometri līdz upei Melnsalu droši vien. Kopā dojas 124. Līdz finišam tā tad ir 14. 14. Mazāk kā pusi. Mēs esam nogājuši vairāk kā pusi. 2 pauzītes un esam kolkā. Cik pulkstens? 10:22. 10:22. Tas nozīmē... Es teiktu, ka mēs 2 būsim kolkā. Upe. Kāpēc tādā tūpā? Lai redzētu tavas emocijas. Vai kā Mr. Beans. Beans. Pirksts ir? Pirksta nav. Ir tīrok. Es izdzēru vienu dolmenu, jo bija šī galva sāk sāpēt. Tikai galvu. Un tagad... Kur šeit? Kur? Ir kaut kas raks. Aliņu? Nē. Aliņš sabojāta to, ko mēs esam tagad izdarījuši. Neutralizētu Red Bull un dolmenu. Kapteiņa dienas grāmata. Ir pagājuši 15 minūtes kopš Red Bull un dolmena. Es jums teikšu, tā ir manta. Es tagad būtu gatavs droši vien iet līdz Ventspilī. Nu tā točni. Tikai es nezinu, kas būtu man nākamās substances, kas jālieto, lai iegūtu šādu pašu efektu. Jo pēc Lienas skatoties, tad 3 stundas pēc dolmena, nu tas vairs nav tas. Kā lūk. Ejam. Nē, nu sveiki! Jūs ar šeit? Neticās. Uzdzērām dolmenu un uzdzērām Red Bull. Tā ir bomba. Es iedzeru dolmenu, bet man nebija Red Bull. Mēs Rojā nopirkām. Jo es Ragaciemā izdzēru Monstru un tas mums baigi garšoja. Bet tajā brīdī nedēļu tādu efektu, bet nu garšoja. Labi, tāds cukuriņš un... Beidzot, Kolkas zivju rūpnīca. Nu jau mēs esam ļoti tuvu. Pasies uz putniņu. Varētu izpeldēties. Un šīs ir sejas, kas ir nogājuši 138 kilometrus. Kā ir? Es teikšu, ļoti traki bija 20 km no šiem 138. Ļoti traki. Aiziet!
Mums jau ir 139 kilometri. Mēs jau savā galvā bijām nedaudz finišējuši. O nē, draudziņ. Draudziņ, kas ar tevi? Draudziņ. Nabadziņš. Es pārņemšu tavu stafeti. Urā! Urā, urā! Urā, urā! Urā, urā! Kolkas raks! Sveiki! Paldies! Aha! Tagad? Jā, tagad. Urā! Nu, iesēdies, vismaz uzfilmēšu, kā tu sēdies. Urā! Padzeries. Nu, re? 140 km. O, silts! Silts! Re, kur visi finišē. Mēs arī finišējām. Tagad jānomazgājās. Šodien?